Tātad šodien es jums parādīšu, teiksim tā, mana dizaina veida galdi. Kaut kādu mēnesi atpakaļ es uztaisīju galdu un ieliku viņu pārdošanā gan Etsijā, gan eBayā, un diezgan daudz cilvēkam arī patīk viņš Facebookā. Tad man ir no kartona ķipa templatēti, jā. Nu vienkārši, lai ir tā, kad man vieglāk ir uztaisīt, lai man nav pēc tam no jauna jāčakarējās, jo es viņu zāģēju ārā uz lenzāļu, tad man vienkārši kartoniņi, jā, plus mīnus tādā izmērā, kā viņam ir jābūt. Nav viņi baigi perfektie, bet viennozīmīgi es pieslīpēšu. Tad gribu jums parādīt procesu šiem galdiņiem, kas īstenībā ir ļoti, ļoti vienkāršs. Un viņi ir saliekami kopā. Sanāk tā, es viņus izjauku cēsur klientam, un viņš viņus saliek kopā. Tas ir pats labākais, tikai tāpēc, ka tādā veidā ir vieglāk iepakot, un viņi arī nesabojājās, nesalaužās, un klients ir apmierināts. Tad man nopirka vēl divus šādus. Cena viņam ir ap 80 paundi. Liksies dārgi, bet tajā pašā ziņā nav dārgi. Tikai tāpēc, ka paši zināt, cik nav eBay, Etsijā, cik aiziet materiāls. Materiāls diži daudz tur neaiziet, bet tāpat tās sūtīšana būs kaut kāds dešuks vienam, jā. Tad, tas vairāk ir tā kā dizainisks tāds galdiņš. Tad beigsim muldēt un ķeramies klātī un paskatāmies, kā viņš top. Kā jau teicu, nav nekas sarežģīts. Man te ir foršs ozols, 22 mm biezais, jā. Tad sazīmēsim visu apkārt, apzāģēsim, noslīpēsim, apfrēzēsim, jo šī būs kāja. Šādā veidā, jā, šitā būs stilīga kājiņa. Tad skatāmies, draugi, un uzspiedlēt viņa neslings. Tātad, kā jau jūs redzējāt, es sagatavoju pilnīgi visu. Divas pamatnes. Apfrēzējām pamatnēm tikai augšpusīti un noslīpējām no abām pusēm. Tad ir ķipa kājas. Jā. Apfrēzējām visas maliņas izņemot augšu un apakšu. Arī noslīpējām. Un divas virsmas apfrēzējām abas puses un arī noslīpējām. Tad tagad būs reāli tas, kad vienkārši jāmēģina salikt visu smuku kopā. Tad mēs sāksim, teiksim tā, ar apakšu, ar apakšējām pamatnēm un kājām. Viņi būs, ja es nekļūdos, bija. Nevar jau viss atcerēties, un ne? Tad būs šādi. Šos es neparādīju, man liekas, kā jūs redzat, šķiedri iet šādā veidā, un tas īstenībā ļoti svarīgi, ja šķiedri būs savādāk. Protams, viņi vienkārši varēs salauzt, bet tagad viņi salauzt ir, nereāli. Ja vienīgi tad, kad viņi uzliek šeit un tādā veidā lauzīs, tikai tādi izlūzīs savienoja vietas. Bet jā, šķiedri obligāti šādā veidā, draugi. Tad šo es nozāģēju ap 20 grādiem, tikai tāpēc, kad man dēls bija. Vajadzēja parādīt, jo man dēls bija kaut kur. Šāds arī bija tas dēls, un kā jūs redzat, jā, šeit aptam plus mīnus ir tie 20 grādi. Bet, tas ir domāts tikai tāpēc, lai būtu šādi, kad mēs šo kāju šeit piestiprināsim, jā. Un kad mēs liksim virsū, virsma bija kaut kā šādā veidā, jā, tad jūs redzat, viņa ir taisna. Ja tev būs cits grādu leņķis, tev varbūt ar traļi vaļi, varbūt šādi, jā, varbūt visādi. Tāpēc vispirms nozāģējiet abus divus galus, augšu un apakšu vienā leņķī, un tikai tad zāģēt ārā formulai, ko jūs vēlaties izveidot. Bet šādā veidā īstenībā, draugi, var uztaisīt afigēni inčīgas galdiņas. Un tad šis, piemēram, redzat, super. Bet ir vēl viena fīčiņa. Apakšā mums vajadzēs tādu smuku kantainu pamatnīti. Tā pamatnīte būs pieskrūvēta šeit klātī. Izmantošu šos insertus. Man liekas, bija M6.
Man liekas, ka M6, man ir M6 skrūvas. Jā, M6 skrūvas ar countersink galviņu. Šādas skrūvas 6-kantīti izmantosim. Tad tā plāksnīte būs pieskrūvēta šeit, un ar 4 skrūvētēm tā plāksnīte piestiprinās šeit no apakšas. Tad es mēģināšu varbūt tagad nepātrināt video, bet rādīt, teiksim tā, solīt pa solītim, lai mēs kopā varam salikt šos galdiņus, un jūs gribēsiet paši varat uztaisīt tādu. Vienkārši šie ir baigi labi, ja viņas tiešām labi pērk, un man ir vēl pāris idejas, ko es gribētu uztaisīt, bet, paši zināt, laiks. Tad, davai, ejam perekurā, un tad ķeramies klātī, un pamēģinām sačinīt, ne? Fiksēs perekurs. Beidzās šīs kājiņas, savā ziņā viņas ir ļoti vienādas, kā jūs redzat, jā. Bet tas nav tik svarīgi, tikai tāpēc, ka katrs galds iet savam klientam. Ja tu viena kājiņa nedaudz platāk, šaurāk, jā, tas ir savādāk, jo, tas tā, diemžēl, ir. Tad, ko mēs tagad darīsim? Uz apakšējās pamatnes mums vajag atrast centru, ko es ieteiktu izdarīt pirms tam. Tas būtu daudz vieglāk nekā tagad čakarēties. Tad mēs sameklēsim centru. Un būs kaut kur 13 centrs. Tad kāja, kur tā kāja palika? Kāja nāk šeit. Šādā veidā nāk kāja. Tad tur, kur ir centrs, mēs izurpsim vienu caurumu. Tā, caurums mums ir. Tad šī caurumā mēs iziesim cauri ar... Kur var viss pazust, bez jārā. Zaļu balju. Tad mēs iziesim cauri ar tapotāju asmenīti, M8. Pilnīgi visam ejam cauri. Jā, jo tur nāks skrūva. Un iesēdināsim priekš skrūvi galvas countersink. Bet es domāju, ka es likšu 2 skrūvas no apakšas, neapturēs, cik man bija. Iesēdinam. Man liekas, ka vajadzēja M6. Tad tā. Jā, super. Un izmantosim diezgan pagaras skrūves. Bišķi dziļāk. Tātad nākošais. Apakšai pamatnē caurums ir uztaisīts. Tagad mums vajadzētu dabūt precīzi šo kāju klāt pie pamatnes. Jā. Tad es lieku viņu tā, lai viņi līdz ar šeit ar beigām. Tad atzīmēsim plus mīnus caurumu. Un dēlītim pa vidu taisnā veidā. Blin, kā vajag skrūspīles tagad, iedomājieties, man bija, bet es viņus noņēmu. Taisnā veidā močiem iekšā. Galvenais, lai būtu taisni. Tikai tāpēc, ka tur mums ies iekšā vītne. Tā, tad mēs meklējam 6 kanti. Viss ir pazudis šeit. Šo uzmačīsim virsū līmi. Vai vienkārši iespiedīsim līmi caurumā. Un skrūvējam viņu iekšā, bet ļoti prātīgi. Es skrūvēju iekšā ārā 2 reizes vismaz, lai viņš nesaplēš šķiedri. Jo, kā jūs zināt, dēls ir tikai 19 mm, jā? Un voilà, redzat, šeit ir iekšā. Tad, ko mēs tagad darīsim? Vienkārši pārpētīsim, paņemsim vienu garo skrūvi no apakšas un ieskrūvēsim. Man liekas, ka jāņem ir urbeni, lai tas pasākums ir ātrāks, savādāk. Tas aizņem īstenībā diezgan daudz laika, teiksim tā. Būtu labi, ja var attīst asmenīt. Špīļī, viļī. Es domāju, ka es ielikšu vēl vienu skrūvīti, jo tad būs daudz labāk. Tā. Kā jūs redzat,
jau pamatne ir gandrīz vai gatava, šī kāja. Un tad tas pats mums ir jāizdara augšā, bet atcerieties, ko es teicu, vajag plāksnīti. Plus mīnus šī tik liela plāksnīti, varbūt pat lielāka, jā. Un tad plāksnīti nāk šeit virsū, un virsmu nāks virsūs plāksnītes. Bet viņš reāli būs ritīgi stabils. Bet ieliksim šeit vēl vienu skrūvīti, atzīmēšu tagad caurumu. Galvenais, lai viņš ir pa centram, pa vidu, un nav šķībi greizi un nepareizi, jā, jo tad, kad gals būs kopā salikts, to ļoti labi redzēs. Tagad, kamēr viss ir kopā, izurbjam caurumu, vēl vienu otram. Tā. Un šo varam laist vaļā. Es jums parādīšu vienu galdu, otru galdu nav jāiks rādīt, tikai tāpēc, ka otrā galdā ir pilnīgi viss pats process. Ne? Un tad vienkārši, kad sūtam klientam projām, ieliekam iekšā pilnīgi visus skrūvītes, kas viņam ir vajadzīgs. Un instrukciju mēs uzrakstam. Var arī vienkārši uzzīmēt instrukciju, vai kā grib. Es vienkārši uzrakstu, kas ko kā. Un tas ir ļoti viegli izdarāms. Tā, liekam nākošo iekšā. Atkal ieliksim līmīti. Galvenais pa vidiņu. Ja nebūs pa vidiņu, tad, jo šie tomēr ir diezgan lieli, kā jūs redzat, jā. Redzat, viņi ir diezgan lieli, tāpēc, lai nesaplīst, vajag tā pa zolīdu. Var arī ko izdarīt. Pirms skrūvēt, viņas iekšā iesēd nedaudz galviņu. Tā kā sēžu uztaisīt, tad būs daudz foršāk un labāk. Vienkārši. Ļoti vienkārši. Jo lielākais process ir materiāla sagatavošana. Iesēdinam priekš skrūvītes un atkal saskrūvējam kopā, lai mēs redzam, kā izskatās, vai ir labi un vai es esmu apmierināts ar to visu. Super! Tiešām labi, kā jūs redzat. Tad, kas man tagad fiks ir jāizdara? Tad, ko mums vajag, kas vēl ir ļoti svarīgi, kā jūs redzat, viņš tagad stāv. Bet tas būtu mazākais. Ir ļoti svarīgs šis attālums. Kā jūs redzat, es mēģināšu kaut kā parādīt. Nezinu, kā lai parādu. Leņķi varētu pamēģināt, leņķi man. Viennozīmīgi vajag tā, lai viņš ir pa vidu, lai nav tā, ka viņš ir vairāk uz vienu sānu, piemēram, viņš ir šitā, jā, vai viņš ir šitā. Izskatās tīzli, reāli tīzli. Bet ja viņš ir kaut kā šādi, šeit, svargāžos, tā te, tad jūs redzat, jā, kad plus mīnus tagad viņš ir pa vidu. Bet viennozīmīgi es nomērīšu no šejienes līdz šejienē vai uzlikšu leņķīt līdz augšai, lai es redzu, kaut kā man liekas, ka viņi vairāk vajag uz to pusi. Tad sagatavošu tagad nākošo pamatnīti, un tad skatīsimies pamatnītē. Varbūt arī 2 skrūvītes, un pamatnīte ar 4 skrūvītēm pieskrēsim pie virsmas. Bet, šādi arī viņi izskatīsies. Fiks sagatavošu pamatnīti, un tad turpinām. Tā, sagatavoju 2 šādas te. Vienam jau izurb caurums. Šie 2 caurumi būs paredzēti stiprināšanai pie kājas. Šie 4 mazie caurumi būs, domās, stiprināšanai pie virsmas. Kā jūs redzat, šeit ir iesēdināts. Tikai tāpēc, ka šādi viņš nāks pie virsmas, skrūvītis šeit, un šeit ir iesēdināts otrā pusē. Tikai tāpēc, ka šeit nāks lielās skrūvas, kas stiprināsies šeit pie kājas. Tad novilku taisnu līniju šeit pa vidu, un vienkārši liksim virsū, lai ir
plus-mínus aptuveni pa vidu. Nevis plus-mínus, bet lai iet pa vidu. Nu, var arī mērīt, jā, bet tāpēc es novilku to līniju. Otru šādā veidā. Mēs šeit viņu uzliekam, un viņš ir pa vidu. Tad mums ko tagad vajag? Mums vajag caurumus. Mums vajag caurumus. Nu, caurumi mums būs. Tad tagad atkal izurpsim, ieliksim divus šos. To kāju arī var noņemt, lai vieglāk ir. Iesaku noņemt to kāju, būs vieglāk. Un samočiem atkal līmīti. Īstenībā, varbūt stāstot, tas ir garāks process nekā tā, bet, es gribēju jums parādīt. Ja, tomēr kādam interesē. Ne? Var arī likt vienu skrūvu pa vidu, bet es uzskatu, ka labāk ir ielikt divas skrūvas. Un tad šo ņemsim, laikam jāņem garās skrūvas būs. Ņemsim garās skrūvas atkal un skrūvēsim viņu klātī. Un pēdējais paliks piestiprināt virsmu. Kā jūs redzat, ir forši piestiprināts. Daudz teiks, oi, nevajag skrūvēm, bet to jau, draugi, neviens neredz. Tas ir, tāpēc tas tā ir domāts. Un tagad jau jūs redzat, viņš ļoti, ļoti labi stāv jau virsū tās pamatnītes. Tāpēc tā pamatnīca ir, tiešām labi. Es negribu skrūvas no augšas neko. Tagad reāli pats grūtākais variants būs. Tagad, ko mēs izdarīsim? Mēs novilksim vienu garu līniju šeit pa vidu. Lai mēs zinām, kur ir centrs. Šeit, šim mēs galā ievilksim divas līnijas. Tāpēc tās līnijas ir mūsu centrs. Pēc tam to visu noslīpēsim, kad būs caurums saurti. Tā, tagad mums vajag kaut ko garu lineālu. Viņš ir plus-mínus 25 cm. Tad būs šeit un kaut kur šeit. Tad mēs paņemsim, novilksim līniju pa vidu, lai mēs zinām, kur ir centrs. Pēc tam tās līnijas noslīpēsim no tā nav liela bēda. Tā. Tad mēs varam likt viņu šādi virsū un skatāmies, vai mana līnija sajiet kopā ar līniju, kas ir galā. Un tagad vajag viņu vienkārši nocentrēt. Man liekas, ka šādi arī būs jābūt. Tad, ko es darīšu, lai viņu nocentrētu? Man ciemiņš bija atnācis, sorry. Vieglākais veids, kā nocentrēt, es izdomāju tā. Uzliekam viņu pa līnijām, un tad ņemam šo. Un vienkārši kīnos mābla. Noliksim šeit, pret aizmuguri, un šeit sanāk 11 cm. Tādā veidā. Un otrā pusē arī tas pats. Un tur arī ir jābūt 11 cm. Bet katram būs savādāk. Jā, tur arī plus-mínus 11 cm. Caurumiņus sev izurbu. Nevis tā izurbu, bet nedaudz izurbu. Tad ņemsim parastās 30 skrūvas. Un rūžmašīnu klātī es tur netieku. Tāpēc vienkārši saskrūvēsim rokām. Jo es vienkārši gribu parādīt jums, kā izskatīsies, un tad es viņu pēc tam jaukšu ārā. Un pēc tam slīpēsim visu nostī vēlreiz. Lai mēs varam nosmērēt un pēc tam sūtīt klientam projām. Vesītas bārdaks vēl. Laikam jāsauc visu. Bārdaks jau pirms tam nebija. Bārdaks parādās strādājot. Varbūt arī tikšu klāt jau rūpmašīnu.
Viņš negribās man sabojāt šo kāju. Nu, klients, ja arī grib pēc savām vēlmēm, viņš var uzlikt līmi. Bet nu es taču līmi nelieku. Tāpēc, kad, kā jūs zināt, viņš ir jāsaliek kopā pēc tam. Nu, vo. Es pārāk nepārvilkšu. Pēc skrūvas es ieskrūvēju, lai klientam pēc tam vēlāk ir ieskrūvēt uz skrūvas. Vienu es skrūvēju roku, un viņam nav urmašīna vai kaut kas tāds. Nevajag arī aizroties ar sejušu dziļumu, tikai tāpēc, kad, kā jūs zināt, skrūvas ir trīnieces un materiāls kopā ir kaut kādu 4 cm. Voilà! Un šādi arī izskatās šis galds. Tavas domas. Tad tā, nākošais. Ieliecam ārā, apslīpējam, nosmērējam un fiksi sataisam vēl vienu. Bet kopsumā šādi viņš izskatās. Nu, skrūvas vēl kārtīgi jāpievelk, bet svara ziņā. Nu, viņš iztur savu 30 kg, es domāju, droši. Tāpēc, nu neviens tur nebāzīs tādu svaru. Visu tas domāts vairāk, tur, nezinu, kaut ko uzlikt kafijas galdiņš vai kaut kas tāds pie gultas, jā. Bet, nu, šāds īstenībā ļoti interesants dizains. Tad karsti. Labi, beidzam muldēt. Jaucam ārā, apslīpējam, apstrādājam un pēc tam es jums parādīšu, kā viņš izskatās, ka viņš ir nosmērēts. Smērēšu, kā parasti, bišķi vaskasējus ar minerāļu, jo tas ir standarts, ar ko es viņus visus smērēju. Un neviens nekad nav sūtējis, vai ne? Let's go! Nu redzat, cik skaisti galdi, vai ne? Sveicināt manējā jaunā YouTube studijā. Tad parādīšu jums tuvāk, bet, kā jūs redzat, viņi izskatās skaisti. Šķībi tikai tāpēc, ka šis ir šķības. Bet nolikšu zemē un parādīšu jums, kā viņi izskatās. Nu, tagad es viņus saliku, bet pēc tam izjaukšu, sapakošu. Komplektā nāk 4 tādas skrūvas, 4 tādas skrūvas. Tas arī viss, cilvēkam, kas ir vajadzīgs, ir skrūvgriezis un saškants saslēdziņi. Ir ļoti vienkārši. Skaisti, vai ne? Baigi dzeltenīgi izskatās. Nu, tāda arī viņa draugi izskatās. Šādi. Samērā diezgan interesanti, jā. Nu, ir cilvēki, kam viņi patīk, tāpēc es arī reāli viņus taisu. Viņi ir diezgan stabili, nav tā, ka baigi tur bedrējās, jā. Tiešām ļoti labi. Tā kā tā, draugi, tad uzspied laiciņu. Ja gribi redzēt vēl kādu video, ko es varu izdomāt, nav neesmu kaut ko izdomāšu, skatīšos, man tagad jātais būs galda stikls ar epoksīdu sveķiem un dedzinājumu akal, tad būs, man jau, ka būs video, varbūt arī tā kaut ko izdomāšu, tāpēc, nu, uzblēšu tādu galdiņu, uzrakstu, pēc tam man kā tev sanāca. Tiekamies.